Sveiki! Šodien manā sirdsprakses WhatsApp grupā mēs runājam par iezemēšanos un par saknes centru. Tādēļ es gribu iedot 3 pavisam vienkāršus vingrinājumus, kas ir savstarpēji līdzīgi patiesībā, un tie palīdz mums atgriezties pie sevis jebkurā dzīves situācijā, kad apkārt ir daudz emociju, mums pašiem ir daudz emociju, kad ir vajadzīgs savs viedoklis, kad vajag savu stingro mugurkaulu, lai pateiktu jā un nebaidītos no tā, kas nāk mums pretī. Pirmajā daļā mēs lietosim tikai uzmanību. Uzmanība ir ļoti spēcīgs mūsu pašu ķermeņa instruments, lai mēs varētu panākt to, ko mēs vēlamies sasniegt. Šajā gadījumā mēs vēlamies iezemēties, tādēļ mēs pārnesam uzmanību uz savām kājām. Sākam ar pēdām. Sajūtam pēdas, visus 4 pēdu stūrīšus. Sajūtam savas potītes. Sajūtam savus apakšstilbus, ceļgalus, augšstilbus, iegurņa lejas daļu un astes kaula galiņu. Sajūtam un turam uzmanību. Vai mēs varam sajust visu kāju vienlaikus, abas kājas vienlaikus? Pārnes uzmanību no vienas kājas uz otru kāju un atpakaļ. Un tad pārnesīsim uzmanību atkal no augšas uz leju. Iegurnes, augšstilbi, ceļgali, apakšstilbi, pēdas, kāju pirksti. Var rasties dažādas sajūtas kājās. Vieglums vai smagums, karstums vai augstums, cidrums vai smagnējums. Bet smagnējums noteikti nebūs nepatīkams, tas būs tāds patīkams, nomierinošs smagnējums. Otrais vingrinājums ir ļoti līdzīgs, tikai šajā gadījumā, ja mums nepietiek tikai ar uzmanību, mēs liekam lietā arī savu iztēli, un mēs iztēlosimies, ka mēs esam iekāpuši ūdenī. Mūsu pēdas ir ūdenī, potītes ir ūdenī, apakšstilbi ir ūdenī, ceļgali ir ūdenī, augšstilbi ir ūdenī. Iegurņa lejas daļa un astes kaula galiņš arī ir ūdenī. Sajūtam savu kāju visā tā garumā un iztēlojamies, ka stāvam ūdenī. Zināms smagnējums ienāk mūsu ķermenī. Zemes sajūta. Arta, melna, mitra zeme pavasarī. Cepta maize, krāsns. Un tad trešais vingrinājums. Ūdens ļoti daudziem cilvēkiem ļoti labi strādā, bet ir cilvēki, kam tomēr tas ūdens nestrādā, jo tas tomēr ir zemes centrs, un tad mēs iztēlojamies, ka mūsu kājas tiek piebērtas ar zemi. Pēdas stāv uz zemes, pēdas pilnas ar zemi, potīte ar zemi, apakšstilbs, ceļgals, augšstilbs, iegurnis. Viss pilns ar melnu zemi. Tagad mēs to darām diezgan ātri, bet pēc tam atsevišķi katrs to var darīt savā ritmā. Reizēm šis vingrinājums aizņems 10 sekundes, un mēs uzreiz sajūtīsim, kā kājas piepildās ar zemi un kļūst smagnējs. Bet citreiz tam vajadzēs pat minūti, 2, 3, reizēm pat 5, lai sajustu, ka tiešām visā kājā, visā tās garumā ir ienācis smagnējums. Un atkal tas smagnējums nav nepatīkams. Viņš ir ļoti mājīgs, ļoti tāds pilnīgs. Zināt, kā mums reizēm patīk, kad mūs apņem un saspiež tā mazliet stingrāk.
Tāpat arī kājām patīk sajust šo smagnējumu, kad ir it kā spiediens uzlikts un gravitācija mums vairāk it kā velk uz leju. Nē, gravitācija mums nevelk vairāk uz leju, mums vienkārši rodas tāda sajūta, ka mēs esam kļuvuši smagāki. Jūtam šo smagumu. Un tad mēs varam vai nu palaist vaļā vingrinājumu, vai ja mēs jūtam, ka mēs gribam papildus iezemēt kādu citu enerģijas centru vai kopumā visu ķermeni, mēs varam pakāpeniski pievērt visu ķermeni ar smiltīm. Pievērt visu ķermeni ar smiltīm. Vēders pilns ar smiltīm, smags paliek, savienojas ar zemi. Krūškurvis, pleci smagi, pilni ar smiltīm. Rokas, kakls, galva, viss pilns ar smiltīm, un man patīk iztēloties, kā tas viss savienojas ar zemi tajā brīdī. Ķermenis paliek smags, varbūt pat negribas kustēties uz brīdi. Gribas vienkārši izbaudīt šo smagumu. Un ja vēl nav smags, tad varam vēl tās smiltis klāt, tad vēl nav gana. Kad būs gana, mēs jutīsim, ka, ir. Un šādi paturēt kādu brīdi. To var uztaisīt par veselu meditāciju, 15 minūtes sēdi. Baudi savu smagumu. Vai arī tiešām to var izdarīt pirms sanāksmēm, pirms mēs skrienam darbos, pirms mēs satiekam savus bērnus, pirms mēs ejam vispār ārā vai tikko no rīta pamostoties, vai tieši pirms miega. Iezemēt visu savu dienu, iezemēt savu ķermeni. Un, lai arī video ir beidzies, sajūtai nav jābeidz, mēs varam ņemt šo sajūtu līdzi. Un tad jau atkal tiekamies citā reizē. Tā!